Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu Metabo krāsu noņēmēju LF724S. Es viņu nesen iegādājos viņu internetā, un es gribu pamēģināt, vai viņš tā kā labs vai slikts. Šis ir tā kā krāsas frēze, tā kā noņemšanai, laka krāsām, tad ņemšanai, tad virsmām lielāko daļu, un kaut kādām malām tur, kur tur grib noņemt krāsu vai laku, kuram ritīgi biedz kārt. Un šitas ir tieši to, ko iegādājos. Un kāpēc es tieši to iegādājos? Tāpēc, ka es gribu kaut ko priekš virsmām noņemšanai, ja kaut ko tur tā kā restaurēšanām, tad tieši tas ir tā kā. Vienkārši šis ir paredzēts visvairāk priekš restaurēšanām, ja grib laku noņemt vai tur krāsām. Visvairāk galdam tur būtu. Tagad ķeramies klāt ar to, kas viņam tur ir. Reku tā priekšējā kast, reku roktus, un tur ir augšā tā kā caurums, tur var kaut ko tā kā aizslēgt, lai kāds netiek tur iekšā, tā kā nenozog. Reku mēs apgriežam, šitas ir sāns, otrais sāns, šita ir tā kā informācija, tur viņš ir ražots Vācijā, tur Metabo uzrakstīts, tas ir augšējais, tieši. Un kas viņam tur ir aprakstīts? Viņam ir 710 watt šitām krāsas noņēmējām un 10 000 apgriezienu minūtē. Viņam nav tā regulēšana ātruma, tikai 10 000 minūtē tur apgriezienu. Tā, un tur ir ko aiztais. Mēs attaisīsim vaļā. Un mēs attaisim vaļā tur tā. Un reko tā krāsa noņēmēja. Tur ķersies klāt. Reku pirmais atslēga. Tur ir tas, ko priekš regulēšanām parādīšu. Tūlīt tas tur. Reku tā zvaigznīt, kā var ņemt ārā. Tad kaut kām tad priekš nažiem mainīšanām. Zvaigznēm domāts. Tā, kas viņam tur vēl ir? Viņam reku roktus. Es to arī parādīšu, kā viņš tā kā skrūvējās, uzliekās. Reku ir tā kā adapters tad priekš putekļu sūcējām. Viņam ir sūkšanas. Parādīšu arī to. Un reku tā kā īlēns tas ir. Tas ir kā priekš notīrīšanām, kad tur nofrēza vai viņš tā kā ēvelganīz vai arī. Ja tur kaut kādu laiku tur, ka nevarēs regulēt tā, normāli. Viņš var brīžam aizķerties, tāpēc, ka pielīp tajā skaidrs. Es tieši parādīšu tūlīt tas. Reku, viņam komplektā vēl naži jauni klāt. Un tur ir instrukcija tā kā. Tas ir tā kā aksesori vai kā tur. Var teikt. Un reku krāsa noņēmējs. Tūlīt tās pastumšu malā. To kas viņš nemaisās. Reku krāsa noņēmējs. Tur ir tas vats ir aptī. Reku krāsa noņēmējs šitāds tur. Un šitas ir, principā, ir leņķis slīpmašīna, tas ir princips. Bet visvairāk, kas, viņš savādāks ir, tas apakš. Vo šis viss maina, bet šis ir, principā, vienkārši leņķi slīpmašīna. Tā. Es pastāstīšu pēc tam, kā viņš tā kā, funkcija šit. Viņam tur ir tas aizķeršana, tā kā nofiksēšana tā. Nofiksēšana. Reku tur augš. Parādīšu, reku tas roktus. Tā, ko dabūju. Reku šitāds viņš ir. Tur tā kā
Viņš ir tā kā Evo, tad tādu veidu. Noņemt višku nost. Noliks malā. Reku tas putekļu sūcēju iesūkšana. Tad paņem šito galiņu. Iesprāž iekšā. Reku tāds viņš tā kā. Es tam parādīšu, kā viņam, ieliekās. Es, gribu mēģināt kā. Reku ir šitie priekšējie, tā kā aizsādi. Šitie ir kā sāni. Tad frēzēšana vai ēvelēšana, kā tad grib savu. Viņu tā kā pasnum šitā, tad viņš tad attaisās vaļā, tā līdz galām. Un tad viņam ir reku naži. Tad tieši tā kā ņem nost, tā kā krās, tieši. O, reku vēl viens augša. Šitā viņam ir tā kā. Tur sanāk 4 naži. 2 naži uz sāni. Un 2 naži apakš. Reku tad vēl šitā viņš tāpat. Un šitā pusi. Bišķi aizķeršana. O, reku arī. Reku naži. Tur ir 2 naži tieši arī. Un reku tad vidū ir tā kā regulēšanām. Kā tas ir? Reku tur redz, šitai ir 0 un šitai ir 0,3 mm. Tas ir 0,03 cm. Tas ir vēl smalkāk. Tas ir ritīgi. Tur nav pat milimetrs sanāk. Šitām tā kā ņem nost. Tagad viņš pašlaik uz 0, tas ir tā kā sanāk, ka viņš neņem nost. Un ar to atslēgu, tad vajag, vispirms tad vajag augšējo pogu, tā kā uzspiež. Un tad jāsamēr kaut ko fiksējās. Un ar šito tad paņem. Un tu skatās, cik daudz tu gribi. Reku, tad, ja redz, šitai ir tieši jābūt 0,1 mm, tad tad 0,2, un tad 0,3, kā es teicu. Bet tagad regulēsim uz 0. Tad vada, ja tu nogriež pār, tā ka 0,3, tad tā kā skrovējas nost, tad var tā kā mainīt viņu. Ko tu vēl? Ar šito zvaigznīt tā kā, reku šitai tieši naži. Es tagad netaisīšu vaļā, bet vienkārši tā kā, reku, tu skrovēja ārā. Tur ir tā kā cipari, kur ir mainīšanām, griezienām. Ja tur, es nezinu, vai tur tā kā citiem ir, bet, tāds tā kā naži ir. Un šitas ir tagad, kas iekļauts tur. Mēs tur pamēģināsim. Mēs šito attaisīsim vaļā. Vai nopīt. Tā. O, vai jābūt. Vēl tur tas. Tur ir tā kā jāņem nost tas. O, noliks tur malā. Un viņam pagājuši vads ir tā. O, kur vads tur pagājuši. Un tūlīt es ieslēgšu, bet es vispirms gribu apskatīties, vai viņam putekļi sucējas dara uz tajā adapteri, tā kā iesūkšanu. Mēs mēģināsim ar Karcher profesionālu putekļi sucēju galiņu. Un lai viņš dara iekšā. O, jā, dara iekšā viņš. O, tas labi. Ja tur vienam tur, tad te vēl tribzāķi, kur es biju stāstījis. Tad var apskatīties par viņu.
Viņam tieši tāds iesūkšanas nedarēja. Tā bija bišķi sūdīgi tā kā. Mēs tagad zinām, kā viņi dēd iekšā. Mēs tūlītās ieslēgs viņu. Un viņi to galiņu atstāšu. Tā viņš ir izslēgts. Visu laiku apskatieties, vai viņš ir ieslēgts vai izslēgts, jo neko slēdz. Viņš tagad ir ieslēgts. Vienīgi, ka iespējams, tad viņš var ieslēgties. Tad tas ļoti bīstam tā. Un tad pārliecināties, vai šitas ir izslēgts vai ne. Jo tas var traumēt jūs. Nu, tā kā savainot sev tā. Mēs tagad iespraudam. Un paklausīsimies, kā viņš tā kā skaņi ir. Nu, viņš tā kā leņķis līpašiem tur, tas krāsas noņēmējs. Bet, nu, viņam tā kā bišķi savādāk funkcija. Un mēs tieši pamēģināsim mēs pamēģināsim vienu tā kā galdu. To tas es sakārtošu tātad. Nu, rekord, sakārtoju kā tur tieši galds, viņš tā paliels ir. Vienīgi to, ko jūs redzat, tas ir, ko es ar tā kā skrāpu, bet ar kaltu un fēnu tā kā. Vienīgi tas nav pareizi, kā kaltu skrāpē nost. Kad tur vajag kā skrāp, bet nu tur man nebija cits, tad es ar skrāpu tur skrāpēju. Nē, ar kaltu es sajaucu bišķi. Un man tā kā bišķi kaut kāds rievs sanāca, tur, nu, noņemts tā kā. Kurš tas slikti ir. Nu, tur ir tā kā vienā galā vispār nodaudz gandrīz. Un es gribu, nu tur ir vēl tā kā bišķi palicis. Vienīgi tas ir kā čakarīgi tā. Ar roku tur sildīt un tad skrāpēt nos. Un es gribu pamēģināt, vai, nu kā viņš tā kā ņem nost to virsmu. Vienīgi pirms tā kā ņemās ar viņu. Tad vajag kā masku vilkt. Nu, tas nav tā maska, tad vajag kā respirātoru, lai elpot krāsu vai laku, ja tas nav labi priekš savu veselību. Tā, pirms mēs sāksim darīt, mēs vispirms nodās nost, jo mums vajag regulēt. Nu, cik daudz grib nodaut, tā kā ņemt nost. Un viņš tagad pašlaik uz 0, un mēs paņemsim, mēs mēģināsim 0,1. Tā, nofiksēšu. Tā. Es gribu pamēģināt, kā ir. Tā, noliks šitā. Tagad viņš ir tā kā uzlikts. Un mēs pamēģināsim, kā viņš ir. Tad paies fotografies tocēju, iespraudīs. Un tagad es nepārtodies ieslēgšu. Un tagad mēģinās viņu tā kā laku ņemt nost. Tā, ieslēgšu fotografies tocēju.
Nu, vajag varbūt, ka pa daudz paņems. Bet, nu, viņš tā labi, tad tā kā noņēma to labi. Vienīgais ar to kaltiņu un fēnu čakarējos. Viņi dabūt nost. Bet, nu, viņš vajag labi noņemt. Nu, bišķi pa daudz tad iespējams tā. Vienīgi tad bišķi tā kā nevaldāms gandrīz vai. Bet, nu, varbūt, kad ir to, ka pa daudz. Vai, nu, es nezinu, tad viss kas vajag būt. Bet, nu, viņš tā labi noņem nost to labi. Nu, pareizāk, tad ir tā kā nažotie finie, un tad lakturi. Tā viņš to dara. Tā čakarēs, tāpēc, ka biezi tur ir dažas vietās, un ko tad. Un galvenais, tagad, kas jautājums ir, vai priekš to ir, vai viņš ir labs tādu? Nu, viņš ir labs to priekš to, bet tas lielākā daļa ir restaurēšanām, un viņi priekš to tad padāra priekš, nu, tādu noņēmēju. Viņš kaut kur maksā 400–300 eiro priekš tādu. Tāpēc, ka lielāko daļu tas ir dēļ to, nu, apakš, kas tur ir. Jo šitas ir viss, kas tā kā dod to. Tas, kas viss, es nevaru apskaidrot kā tad. Bet no augstas vienkārši leņķis slīpmašīna ir. Prasti. Un nav to ko citu, sūkšana. Tā, nu, izskatās normāli. Nu, bišķi tur ir lidojis, bet, nu, sūkšana nekad perfekti nebūs. Bet, nu, bet tas mazāk nekā nekas. Nu, tas viss, ko es varu pastāstīt. Un tas ir krāsa noņēmējs. Uz redzēšanos!